ar ko ponija visbiežāk slimo? Kas ir tās slimības, kas ponijiem ir? Nu, ja man pasaka ponijas, tad pirmais, ar ko man asociējas ponijas, ir aptaukošanās, laminīts un smilšu koliks. Tās laikam būtu tās trīs pirmās lietas, kas man ienāk prātā, ja man pasaka vārdu ponijas. Jā, kāpēc ponija ēd tās smiltis? Ošņā tās smiltis visu laiku? Grūti teikt. Nu, viens no maniem izskaidrojumiem ir, piemēram, ja viņš ir uzlikts jau uz diētas, lai ierobežotu viņam šo zāles uzņemšanu, un viņš tiek likts, piemēram, mazākā aplociņā, kur ir pavisam maz zālīti, tad viņš graužot to mazo zālīti, gribot, negribot arī uzņem augsni, zemi, smiltis. Tas iespējams ir viens no izskaidrojumiem. Otrkārt, arī, ko es esmu lasījusi, zirgi mēdz ēst smiltis aiz garlaicības. Protams, arī var būt, ka viņiem kaut kas trūkst, bet tad ir jāveic pilna asins izmeklēšana. Bet ponijiem katrā ziņā, viņu organisms jau tā ir maziņš, un viņiem pat daudz, ja godīgi, nevajag, lai viņiem jau izveidotos problēmas, kas saistās ar smiltīm. Kā tad barot tos ponijus? Kā viņam ierobežot? Labi, ja viņš stāv boksā, tu vari ierobežot, cik viņam to sienu ieliec, bet, piemēram, ārā viņš ganās. Kā? Jāierobežo ir ganība apjoms, tad nevajadzētu laist leknās, traknās pļavās, ja redzams, ka tas organisms nespēja to visu tolerēt. Protams, ir arī tāpat slodzē jāliek zirgi, jo tas tāpat kā cilvēkiem sēž vakarā ar aliņu un čipšu paku priekšā pie televizora un neko nedara, tad, protams, ka tas virssvars rodas. Bet, ja tā aptaukošanās ir jau notikusi, tad vienkārši jāierobežo ar barība, jāierobežo ganību apjoms un tādā veidā. Un kā vispār saslimt laminīti, piemēram, tāds ponijs? Primāri tas noteikti ir šis pats metabolais sindroms. Tā ir aptaukošanās, tā ir jau saistīta ar endokrinoloģiju un hormoniem. Otrs variants visbiežākais ir ogļhidrātu pārdozēšana. Tātad vai viņš pārēdās tikko pavasarī lakno zāli, vai ir ticis pie graudiem, auzām, mušļiem un tā tālāk. Tad pieaugušiem zirgiem Kušiņa sindroms, arī ponijiem var būt Kušiņa sindroms, bet Kušiņa sindroms kā tāds var izraisīt laminītu un arī atsevišķas diagnozes, kas izraisa endotoksēmiju, var izraisīt laminītu. Bet laminītu var izārstēt vispār? Laminītu var apturēt, es teiktu tā, jo tās izmaiņas, ko nagā ir radījis laminīts, diemžēl atgriezt pilnīgi veselā stāvoklī nav iespējams. Bet viņu apturēt un to zirgu uzturēt visu mūžu garumā, lai tas neatkārtotos atkal, tas ir iespējams. Kā to var saprast, vai tev ir ponijam laminīts vai nav? Viņš klibo? Tās primārās pazīmes ir viņiem, par cik ir ārkārtīgi sāpīgi nagi, un sevišķi tas parasti skar priekškājas, tad viņi iet ļoti stīviem solīšiem, īsiem solīšiem, viņi negrib balstīties uz priekškājām, bieži vien viņi ieņem tādu pozu izstieptām priekškājām, lai nebalstītos, neliktu svaru uz tām.